Ko, čau visiem! Sveiciens Copmaņiem! Ko? Šodien mēs ar Eidžu dodamies uz mūsu pirmajiem mačiem, jā? Jā, lielā diena. Kur mēs laižam, Eidžu? Mēs laižam uz Spāres ezeru. Talsu novada ezers, kurā notiek Talsu novada čempionāts spinningošanā no laivām. Jā, mēs ar Eidžu jau patiesībā jau pagājušajā gadā, tas laikam bija, ka mēs ar tevi runājām, vēl varētu nostartēt kaut kādos mačos, ne tādos kaut kādos lielajos, Latvijas čempioni gluži nē, bet kaut kādā ezerā rīkotās sacensībās gribējām piedalīties un ieraudzījām afišu, pieteicāmies. Un kā rezultātā tagad... Šobrīd esam ceļā uz Spāres ezeru. Esam ceļā uz Spāres ezeru un interesants fakts ir tas, ka mēs domājam, tādos nelielos mačos piedalīsimies, domājam, tur varētu būt kāds 20 ekipāžu varbūt tās. Bet šogad sacensībām ir liela popularitāte, ja tā var teikt, un beigās ir pieteikušās 46 ekipāžu nelielajā Spāres ezerā. Konkurence būs jūtama. Līdekām būs pamatīgs presings. Jā, tā viņš ir. Mēs dodamies uz pirmajiem mūsu tādiem copas mačiem. Ieskaitē iet 5 līdeks, 5 asai. Copējam no 2 līdz 9. Tā kā sasmērēt maizītes. Ielai tēju. Paņem kaut ko garšīgi, iekārtojies ērtāk un skaties jauno epizodi, kā mums tad veiksies vai neveiksies šajos mačos. Nākamais kadrs no Spāres ezera. Tiekamies. Čau. Esam atbraukuši līdz Spāres ezeram, un man blakām ir galvenais tiesnesis Agri. Čau, Agri! Čau, vecai! Prieks redzēt! Jā, mēs ar Agri kopā spēlējam basi, bet šodien tiekamies pie ezera. Viņš ir galvenais tiesnesis, un varbūt Agri, tu vari pastāstīt par sačiem, kāds mums ir tas formāts un kas plānojas, cik dalībnieki. Mums Kurzemē šis jau notiek no Magnus, laikam bija 7. reizi, kā viņš teica, Spārei 6. sacensības. Un 3 posmu izcīņa, tā kā ir šeit, Usmā un Sasmakas ezerā. Un tad mēs, kā teikt, sākam sezonu šodien, jā, un šis būs pirmais šī gada pasākums ar 46 laivām, jā. Šis ir rekords, jā? Spārē laikam, jā, jo es tiesāju tikai pirmo gadu šeit, pirmo reizi vispār tiesāju. Šī vietā tieši precīzi. Tagad no Carnikaus cilvēks atbrauc super vienkārši, ideāli. Labi, tad mēs to sūtam rezultātus, jā? Jā, un tikai pauzor, jā. Jā, un copējam no 2 līdz 9, jā? Jā, precīzi. Davai vecais, lai veicās. Davai. Blakām ir Magnus, sveiks Magnus. Magnus ir šo sacīšu galvenais organizators, un Magnus, varbūt bišķiņ pastāst par sacensībām, pāris vārdos. Uz Spāres ezerā esam jau 6. reizi. Šogad ir rekords skaits laivas, 46 laivas. Mums gadu iepriekš bija jau rekords, tad bija 30 laivas. Tad šogad ir 46 laivas, kas priekš Spāres ezera, tā ir fantastika. Laivas ir, teiksim tā, katra gada līmenis tikai aug, un tas, protams, priecē, ka dalībnieku skaits ir un arī tā kvalitāte, teiksim tā. Un Spāres ezers sacensībām ir ļoti pateicīgs maijā, jo viņš ir saklāta tipa ezers, un kā rāda, pieņemsim, vismaz tos sacensības, ko mēs esam rīkojuši, rezultāti vienmēr ir bijuši ļoti labi. Mums ir bijis arī gadus, kad uzvarētāja ekipāža ir ar 16 mēru līdekām. Tā kā šodien formāts ir savādāks, šodien ir 5 līdeks, 5 asari, lai būtu interesantāk, un ir bonusa punkti. Par lielāko līdeku ir bonus punkti un arī par lielāko asaru. Un var pateikt, ka bonus punkti šodien varētu īstenībā diezgan liels korekcijas ieviest kopvērtējumā. Ok. Forši. Jā, mums arī Reģis tās ir pirmās sacensības un prieks, ka tieši šeit tik kuplā skaitā. Un īstenībā, forši, ko tu pastāstīji iepriekš, Magnus visu laiku bija tiesneša lomā, bet redzot, kā Džeki piedalās sacensībās, tad šogad arī pašam arī ir vēlme nostartēt šogad, jo patīk tā lieta un arī jābūt arī liekām acīm vēl uz ūdens, jo es esmu arī tāds kā kontrolas tiesnesis būtībā arī sacensību laikā, tā kā viens ir Agris, kas saņem rezultāts un apkopo mums ir tātad ik pa
stundai ir grupā online rezultāti, kas dalībniekiem, teiksim tā, ļoti forši dod par nerviem, kad viņi redz, kad viņi ir pirmajā stundā, es esmu trīniekā, pēc stundas es jau 28. Tā kā sacensības vienmēr ir bijušas interesants, un es domāju, šodien, paldies Dievam, laiks ir ideāls. Priekš sacensībām, jo 3 dienas gāzi vienkārši kā pa Jāņa. Tieši tā. Nu labi, paldies, Magnus, veiksmi tev. Veiksim jums. Tiekamies finišā. Tiekamies apbalvošanā. Jap. Pavirzamies uz to pusi kaut kur pa šo lauku. Jā. Nav neviena. Priekšā ir vēl lēpens, ja kā. Jā, tāpēc arī mums neviens netraucē, varētu to darīt. Tā, vajadzētu ieskaldīt vienu mēru. Zemērs pieteicās, vajadzētu mēru. Ir? Nē, lēpens. Šeit tāds salds lauks. Cik ir dziļums? 1,4. Tie tur pie labu lēpiņu lauki ir nostājušies. Tā melnā laiva. Es redzu, ka tur cilājās lēpens. Dievs, bija kāds kiņģāls liekas tagad. Nebūtu slikti uz Big Bite tagad iečakoties. Kāds? Nebūtu slikti uz Big Bite iečakoties. Bomba? Kaut ko iesmēl, Džek. Kurai ir? Tur. Sarkanu apakš? Ašuku diezgan labi izstījā. Ir. Labi. Nodila. Ej, nepiecirt. Jā, es redzēju, ka nepiecirt. Es neticēju, ka zivs ir. Labs zivs bija. Jā? Jā. Muški, vai kaut kādā kur muški ir? Nē, nu maucam. Sakrit vienkārši zvaigznes. Saka, ka bija labs zivs, jā? Nu, diezgan labi. Nē, nu, mērs varētu būt, jā? Jā, tas, ko runājām. Katra ziltīm būs forša un katrs skauts būs sāpīgs. Tā, ir pie mača. Kaut kas uzsit. Moš te ir asar. Jā, es to pamēnāšu čateri. Mazs sitieniņš bija. To viņš čateri arī uzmest. Bija cop, man liekas. Vai arī zāle. Zāle, laikam. O, nē. Ir zivs, Eģi. Eģi, ir zivs. Ātri. Bet tas tik nav mērs, man liekas, ne? Varētu būt. Varētu būt? Labi, davai skatāmies. Kur man tas tangas ir? Nekur man par rokai. Man ir nekur.
Uz Big Bet, ja? Tā, to es nopatīšu. Ja? Ir. Ir? Jū. Apsveicīt. Vai ēdāstīt 51. Jā, pie. Vai roku. Turi. Ir tā, tur nakļieni. Nu, kur nakļi? Aha. Tā video, ja? Vai. Eģa, let's go. Tas 51 bija, ja? Jā. Jāpierakst, man tas cenis viņam 51 centu. Ceņķis nav jāraksta, viņš jau pats redzēs. Viņš pats pateiks, kāda ir. Tu vajadzēja laikam sagaidīt, ka viņš apstiprina. To viņi arī teica. Ja atsūt īkšķīti. Bildi normāli sanāca? Nu tā, bišķiņ, tavu roku tev priekšā, bet var redzēt. Cerams, ka paņems pretī. Agris uzrakstīja apsveicu. Mākonis arī pazud zils debesis. Negaidīti. Kā mēs te asaru noķersim, man nav jausmas, bet nu jāsāk līdakā. Jā, jāsāk ar līdīgām asaru, pēc tam meklēsim ar džokeriem, ja vajadzēs. Jā, no asaru es skatījos tajā lielajā ezera daļā. Tur ir spoti, kur viņš varētu būt. Tūlīt pabrauksim, sorry. Kā veids? Viens zemērs, viens mērs. Viens ir. 11. esam. Kas ir izvilkts? Viens ir izvilkts 71. Asariem ir vēl nākuši klāt 22. un 24. Slīdam. Ir vējš, ir līde, Keidžu, atceries. Šeit mums viss notiksies tūlīt. Ir vējš, ir metrs. Paldies. Sorry, lai tu pamosties. Headshot! Tā, nu ko situācijas updates? Cik ir pulkstens, Eģi? 6. 6, pulkstens ir 6. Pus 6. Pus 6. Pagaidām mums ir viens mērs, viens zemmērs un Eģim viens hods. Pēc rezultātu tabulas, kad tika iesūtīts pēc pulkstens 5 bijām nokrituši uz 16. vietu. Nu neko, vēl mums ir 3 stundiņas, ko kapāt. Vakar cēliens. Kā jau mēs ar Eģi runājām, vakar cēliens mums patīk. Uz laivas ir banāni un zivju salāti, bet viņi tiks apēsti, tā kā tad arī sāks ķerties. Jā, aiziet Eģi tagad ķerās klāt pie zivju salātiem. Es apēdīšu ar kādu banānu. Tagad mēs esam apbraukuši uz saucamo dziļo galu. Tad brauksim apakaļ uz otru ezeru pusi. Tā kā tā, turpinam kapāt. Mūsu rezultāts bija pirmajā stundā, varētu pirmajā un noslēdzošajās. Mēs ar Eģu aktīvi šancējam, bet, diemžēl, bez rezultāta. Pulkstens ir tuvojās 7 vakarā, pēdējās 2 stundiņas. Nu, ceram, ka mums vēl mūsējās zivs tikai izšaus.
tā pēdējā tabula vairāk nebūs. Tad ielikšu tikai noķerto zivju daudzumu. Tā. Pirmajā vietā ir tas pats Big Fish Jacks 7454, kas viņam dod 100 punktus, un viņa ir pirmajā vietā. Atkal tie, kas ir otrajā vietā ir Saules copi ar 54, 55 un 61. Jā. Trešajā vietā ir 51, 55, 59. Mums sanāk jāizvāk 77, un tad mēs esam pirmie. Tāpēc saku, tu šancē uz tiem maziem, es tad eju all-inā uz Big Bite. Lieliem jau nav ko Bet forši mači kopumā tā sajūta, ka tu esi viņos. Gribētos vēl kādos piedalīties. Jū. Tad man jau vajadzēs mašīnu. Ko sacensības ir noslēgts? Šoreiz spāri bija netik zivīgi, jāsaka. Bet, kopā pa visām 7 sacensības stundām 85 zivs ir iesūtīti, 24 asari, 61 līdaki. Varu pateikt, ka pēdējās 2 stundās, tad, kad rezultāti vairs netika, rezultāti diezgan pamainījās. Tā. Varu pateikt, ka 9 komandām nebija ieskaits zivs, pārējām visām, tātad 34 komandām šodien ir ieskaits zivs. Es noteikti sākšu ar top 6, bet mēs apbalvosim tikai labāko trīnieku, lai vienkārši tos punktus uzdzirdētu. Tā, 6. vietā komanda ar 174 punktiem. Laiks Trīžaburim. 5. vietā ar 197 punktiem Saules cope. 4. vietā uzreiz aiz trīnieka ar 223 punktiem Ventas Ūdri. Un tagad godalgotais trīnieks. Tikai pa 3 punktiem vairāk. 226 punkti komandai Kurzemes Cari. Pirmie, ne pēdējā apdētā. Teicu. Jā. Viņi bija tie, kam bija tas lielā līdekļa bonus. Cilvēki, kāds ir beigas savilks. 2. vietā par 20 punktiem vairāk. 246 punkti komanda Kilo. Un 1. vietā ar 353 punktiem, 2 asariem un vienīgā komanda, kur aizvēr visi 5 līdaks, komanda Admirāli. Šā laikam nebija, ne? Vai bija pēdējā pastīsies? Pēdējā stundā 3 līdzekas agrīs teikt. Ir mazas atbalstītāju balvas par lielāko asari. Es nezinu, no komandas kuram, bet komanda Laiks Trīžaburi 39 cm asari. Par mazāko zīves lielākā mānekļa. Šī dienas lielākā līdaka komandai Kurzemes Cari 72 cm. Palika arī lielākā 72.
What's happening? Un ir vēl viena simpātija balva no Mārci Deģa. Cope uzsvēra gidu viņa vadībā, kā viņš pats pieteica, teiksim tā, lai iedod komandai, kas ir visaugstāk, bet ar vienu piebildu, lai nav tāda komanda, kur teiksim tā, viņiem, teiksim tā, tas varbūt nebūtu tik liederīgi. Tāpēc, lai neapvainojas šoreiz Admirāls, jo Admirāls bija tā kā pirmajā vietā, Admirālim tas nebūs tā kā, jo Ingos pats ir gids Usmā. Šoreiz mēs tā kā simpātiju balvu un viens Cope Usmā tieši pirms uzsums sacensībām dodam komandai Kilo. Sacensības ir 21. jūnijā Usuma. Jums līdz Usmai jāizmanto šī taisnība. Līdz 21. jūnijam jums jāizbrauc vienu dienu, viņi jānocopē. Ar viņu laivu jums tikai pašiem jāizbrauc. Es vēl pēc iedošu konkursu. Super! Tad vēlreiz liels paldies un nākamā sacensības ir 21. jūnijas Uskā. Vienas dienas sacensības. Jā,